Pasaule mainās, elektrība pārņem stūri, taču dažas lietas vēl turās pie pagātnes spēka. Te nu tas ir 2012. gada BMW 640. Liels, smags un jā, dīzels. Izskatās kā investīcija baņķieris ar dārgu uzvalku, bet acis ir kā dusmīgam apsargam, kurš jau zina, ka neesi viesu sarakstā un nav nemaz noskaņots pateikt, kāpēc. Un šodien mēs uzzināsim, vai šis dīzeļu kupēs buldogs ir tikai skaists no ārpuses, vai arī tajā slēpjas kāda dvēsele. No priekšas tas ir tipisks BMW. Agresīvas līnijas, nikns skatiens, kas uz tevi it kā skatās un saka, es tevi gan apdzīšu, gan arī uzrakstīšu ēpastu par tavu neprofesionālo braukšanu. Un, protams, restis, kas ievelk gaisu kā nikns ventilators ķīniešu restorānā. Aizmuguri izskatās pēc kaut kā, ko vācieši zīmē ar lineālu, bet ar dusmām. Īsāk sakot, formāli skaists. It kā būtu uzvilcis uzvalku, lai aiziet uz boksa maču. Vai atceraties tos laikus, kad BMW vēl taisīja auto ar pogām? Paldies Dievam, šis ir tāds. Šeit viss ir klikšķināms, grozāms un taustāms. Nevis skārēna ekrāns, kas pēc lietas domā, ka tu esi kaķis. Un salonā alumīnijas, āda, vismaz tā šķiet. Un, protams, sēdekļi, kas pēc pirmā acu uzmetiena izskatās kā izklaides parka atrakcija. Ļoti ērti, bet mazliet biedējoši. E-drive sistēma. Uzlabota, bet tikpat vāciski sarežģīta. Mēģināja pārslēgt radio, uzspieda 3 pogas un nejauši pasūtīja rīsus no kāda ķīniešu restorāna. Zem šī pārsega atrodas 3 litru 6 cilindru dīzels ar 2 turbokompresoriem. Tas nozīmē tikai vienu. Tavs benzīna draugs nespēs izskaidrot, kāpēc viņš tērē vairāk, bet brauc lēnāk. Un arī degvielas patēriņš īstenībā nemaz nav tik traģisks. Aptuveni 6 litri uz 100 km. No 0 līdz 100 šis monstrs var aizlidot ap 5 sekundēm. Un tā, kad iespied pedāli grīdā, sajūta ir tāda, it kā tu stumtu zemi zem sevis. Spiediens un jauda. Un klusums. Jā, šis ir viens no klusākajiem dīzeļiem, kādā es esmu sēdējis. Un, kad tu brauc ar šo auto, es to varētu salīdzināt kā luksusa tvaikoni ar reaktīvo dzinēju. Tu jūties kā karalis. Un, kad tu brauc, tu nejūti ceļu, tu vienkārši peldi pāri tam. BMW saka, tas nav transporta līdzeklis, tas ir noskaņojums. Kopumā es varu pateikt, stūre ir precīza, piekaras regulējums, sporta un komforta balanss. Tu jūties tā, it kā braukt ar lidmašīnu, bet tu neiespringsti vispār, jo esi tikai šoseis. Un jā, tu vari iztērēt 70 litrus dīzeļa, bet tev būs smaids kā pēc loterijas. Protams, šis nav auto, ar kuru izpildīt sānslīdes. Šis ir auto, ar kuru tu piebrauc pie restorāna, kur degvīns maksā 15 eiro par glāzi. Protams, ka ir arī tāda lieta, ka šis auto ir tik liels, ka brauktuves sāk izskatīties tā, it kā tās būtu būvētas gājējiem un žiguļiem. Šis auto nav visiem. Šis auto ir cilvēkiem, kas zina, kā izskatās laba diena. Silta kafija, šoseja un 640. ar pilnu bāku. Vai es to gribu? Jā. Vai es varu to atļauties? Nē, bet sapņot jau nav grēks. Vai tas ir ideāls? Nē, bet tas nemaz necenšas būt. Tas vienkārši ir labs. Un reizēm ar to arī ir gana. Šis ir viens no tiem retiem auto, kas man ir līdzis pasmaidīt. Un tas tiešām ir daudz. Ja jums kādreiz prasa, kādam vajadzētu būt dīzeļa auto, jūs vienkārši sakat, tādam kā šim.
Un uz šīs patīkamās nots es no jums atvados. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!